Esmu nolēmis doties nelielā izbraucienā, tiesa gan tepat līdz Tukumam, bet vienalga es gribu justies labi un komfortabli. Tāpēc esmu nolēmis ņemt līdzi visas šīs te drēbes, soma gan man tāda maziņa. Bet tā nav problēma, ja mēs, protams, pareizi to sapaklējam. Pirmā kļūda, ko visbiežāk cilvēki pieļauj, tā skaitā arī es, mēs neizmantojam šo vietu, kas ir kurpēs. Mēs taču tur varam pilnīgi mierīgi salikt zeķes. Tādējādi mēs ietaupām jau vietu. Kurpes nevajadzētu likt vienu blakus otrai čemodānā, jo tādējādi mēs zaudējam vietu. Ja mēs to novietojam katru savā pusē, mēs pārējās drēbes varēsim pielikt tik cieši klāt, ka mēs no tā tikai iegūsim. Kāds tad ir tas noslēpums? Es jau pirms kādu laiku jums iemācīju, kā salocīt tēkreklus, taču kā viņus pārvadāt? Mēs visu smuki sarulējam. Tas pats ir ar biksēm. Arī bikses mēs rulējam, un te ir viens burvīgs pluss. Ja mēs viņas saliktu kantaini kopā, veidotos tādas svītras nepatīkamas. Taču, ja mēs rulējam, viss būs vienmērīgs un gluds. Nevajadzēs meklēt gludekli Tukumā. Un tieši to pašu mēs darām arī ar pārējām drēbēm. Esam visu sarulējuši, sāksim krāmēt iekšā. Jāsāk, protams, ar lielākajām lietām. Varat kārtējo reizi paslavēt sevi par veļas mīkstinātāju, ko lietojat. Lūk tā!